200 km no Rīgas Kurzemes dienvidrietumos atrodas Priekula. Tā ir neliela pilsētiņa ar lielu vēsturi, jo avotos Korfu dzimtai piederošā Priekulas muiža Grobiņas Fogtejā pirmo reizi minēta jau 1483. gadā. Un Korfu dzimta mūsu pilsētas vēsturē ir interesanti ar to, ka pilsēta tā laikā tā nebija pilsēta, tā bija tikai lauksaimniecība. Tā kā tagad saka zemnieku saimniecība. Bet uz šīs zemnieku saimniecības bāzes, šī zemnieku saimniecība vienmēr ir piederējusi tikai korfiem. Vienmēr. Tikai korfi. Un viņi ļoti cītīgi arī sargāja Priekulas piederību savai dzimtai. Nedrīkstēja to pārdot, nedrīkstēja nodot meitām mantojumā. Vairākas reizes tur tā nostiprināja šos īpašumu tiesības. Te ir skolotāji, un es esmu skolnieks, jo tas, ko Inga Račkovas kundze ir izpētījusi par Priekulas vēsturi, jau sniedzas pāri manām zināšanām, bet Priekula ir bijusi bagāta ar novadpētniekiem. Tas ir bijis Krugaļa kungs, tas ir bijis, kā saka, Žanis Puķītis, tas ir, kā teikt, Inga, es kaut ko, lūk, un vēstures skolotāji, jā, lūk, tie ir veselām vairākām paaudzēm. Katrs priekulnieks ir juties aicināts vēsturi pierakstīt vai atmiņu veidā vai kādu dokumentu veidā un atstāt. Un mazpilsētiņa ar tik bagātu vēsturi kā Priekule, kurā ir 17. gadsimta sākuma arhitektūras piemineklis Zviedru vārti, kuriem šis nosaukums ir, varētu teikt, ne īsti pēc tēmas, jo viņiem nav it kā nekāda saistība ar Zviedru laikiem vai Zviedru karaspēku. Jo tad, kad Kārļa 12. karaspēks devās Liepājas virzienā, viņš gāja caur aizputi Grobiņu un tad pagriezās uz Virgu. Un Priekulē nekad īsti 1701. gada rudenī nenonāca. Un ar agrākiem laikiem, ar Zviedriem, šai te, kā saka, vārtu konstrukcijai ir, kā saka, visai apšaubāma saistība. Taču tas, ka Korfu dzimta uztaisa tik brīnišķīgus muitnīcas vārtus, kuros caurbrauktuve uz Prūsiju tiek kontrolēta, un karavīri, protams, šeit atrodas un kontrolē, un īstas sargkarēju skulptūras, kā pirmskara attēlos var ieraudzīt, tās ir bijušas vārtos dienu un nakti, un kara laikā, protams, ka viņas ir tikuši tik tālu izpostītas, ka vairs nav atjaunotas, šiem vārtiem kādu daļu romantikas ir laupījuši. Bet no kultūras pieminekļa atjaunošanas viedokļa visā Latvijas pēckara vēsturē ir svarīgi atzīmēt, ka Priekulas Zviedru vārti ir pirmais objekts, kas pēc kara ir atjaunots. Un, protams, ka tāds ar nelieliem zudumiem, bet tomēr kura autentiskā vērtība ir atzīta un arhitektūra ir saglabāta maksimāli iespējamajā veidā. Patiesībā Zviedru vārti manā mūžā saistās ar ļoti romantisku vietu. Priekulē tā ir vienmēr bijusi leģendu, nezināmas, noslēpumainas vēstures un pagātnes liecība, un ar savu savdabīgo 17. gadsimta sākumam līdzīgo arhitektūru Zviedru vārti šķiet, ka saistījās ar kaut ko tādu, kas bija raksturīgs Vidzemei, kur Zviedru laiki reāli pastāvēja, bet Priekulē Zviedru laiki nekad nav bijuši tādā nozīmē, kā Zviedru okupācija, Zviedru pārvalde, Zviedru valdīšana, likumi un viss pārējais. Bet tomēr šī vēsture ar tik neparastu masku, ar tādiem neparastiem uz kolonu uzbalstītiem šaujam erkeriem, nodrošināja tajā tornī augšējā stāvā dzīvojošajai Korfu ģimenei ļoti lielu drošību, aizsardzību, un vienlaikus, kā teikt, arī te bija šis muitojamais postenis, pa kuru varēja kontrolēt tātad ceļu uz Prūsiju. Un tā kā Priekule gribēja saistīt savu vēsturi ar tādām noslēpumainām lietām, kā Priekules ikars, ar pazemes ejām, vai no muižas, vai no vārtiem uz baznīcu, un visām lietām, kas padara romantisku mazas pilsētiņas vēsturi, tad šis misticisma piepildītais objekts rosināja iztēli. Par viņu ir rakstīts grāmatā Steikas. Viņš ir gleznots gleznās. Katra paudze ir fotografējusi un albumā ierauga šo vārtu fotogrāfijas. Un liekas, ka bez šiem vārtiem nevar iztikt neviena priekulnieku paudze. Vēl jau vairāk tāpēc, ka te blakam ir skola, kurās priekulnieki tiek skoloti un audzināti šajā romantiskajā vidē. Īstenībā Priekulē vienmēr ir bijusi caurbraucamā vieta.
Un šeit gar mūžu ir gājis tās galvenais ceļš, pie tam vēl ārzemes attiecībā pret mūžu bija ceļa tajā galā un ārzemes bija tajā galā. Un tieši tāpēc šeit varētu būt bijis muitas punkts. Un ņemot vērā šo īpatnējo vietu, cilvēki šeit ir braukuši garām jau no pašiem pirmsākumiem. Un tā tas ir arī tagad. No Lietuvas, Skoda, no Vaņodas, tepat Latvija blakus novads, uz Liepāju, uz Rīgu. Vienmēr cilvēki šeit ir braukuši garām. Un šī ēka ir tik simpātiska un lauku videi tik neparasta, ka gribot, negribot, ir uz to jāpaskatās. Priekulas novada pētniecību materiālos vienmēr figurēja tas vārdu savienojums Barons Korfs. Un tad, kad man radās šī iespēja papētīt dziļāk, tad man bija personīgi mērķis beidzot reizi pa visām reizēm noskaidrot, kurš Barons Korfs tad ko darīja. Jo es saprotu, ka viņi te bijuši vairākas paudzes. Un man laimējās internetā atrast Pēterburgas pētnieku veidotu dzimtas koku, Korfu dzimtas koku, kurā es saskaitīju apmēram 500 personas. Viens Barons Korfs ir bijis Krievijas galmā slepeni padomnieks, otrs Barons Korfs ir bijis saistīts ar Krievijas Zinātņu akadēmiju. Varētu teikt, ka tā laika inteliģence, aristokrātija bija tas kodols, uz kura veidojās, varētu teikt, šīs te Baltijas reģiona garīgā un finansiālā atspēriena punkts, kas nodrošināja gan industriālo attīstību, gan lauksaimniecību, gan cilvēku izglītību, gan arī darba vietas. Priekula ar Korfiem ir sākusies, un es sev esmu pieņēmusi šo patiesību, ka no Priekulas tad arī šeit viņi kā bruņinieki viņi no Vācijas ienāca. Un kā viņi ienāca šeit bruņinieku laikos, tā arī no šejienes tad tālāk viņi gāja, jo Latvijā viņiem ļoti daudz īpašumu bijuši. Te ir barons Nikolais Korfs, protams, Kambar Junkers, jeb tātad, patiesību sakot, viens no militāra statusiem, kas tiek piešķirts cilvēkam pēc militārās izglītības iegūšanas. Un, protams, īpašnieks tādām majorātu muižām kā Priekule, kā Asīte, kā Brukna. Tās ir muižas līdz pat Skaistkalnei. Vienmēr ir paticis tas apakšējais, pilnīgi plastiski izveidotais postaments, kurš atgādina kaut ko tā kā tādu guļošu lauvu vai sfinksu. Tas esot par godu tam brālim, kas viņam kalpoja vienu nakti, neprasot nekādus līdzekļus. Jā. Un tāpēc viņš sev esot tik maziņu to pieminekli izveidojis, bet brālim šo lauvu, to lauvas tiesu, kas viņu vienmēr ir aizstājis, neko neprasot sev. Priekulas mūžas pils būvēta gadsimtu vēlāk nekā Priekulas zviedru vārdi. Vairākos avotos minēts 1797. gads. 19. gadsimta otrajā pusē pils tikusi atkārtoti pārbūvēta. Par arhitektu strādājis slavenais Mags Berči. Notikusi plaša pils pārbūve, izbūvēts parādas kāpnes, otrā stāva zāles izējas balkons un pils skatu tornis. Šobrīd pilī darbojas Priekulas vidusskola, kurā ir skoloti bērni cauri gadu desmitiem. Priekulas pirmā vidusskola ir savā ziņā romantikas apdvesta celtne, lai gan es šodien ienākot redzu citu sienu krāsojumu un varbūt vēdī pretī cits aromāts, taču es uzstājoties uz šīm te vēsturiskajām grīdas flīzēm, kurām nu jau ir 130 gadu, jūtu, ka kādreiz esmu viņas pulējis ar dibenu, esmu skrējis pa viņām ar kājām, un šeit ir, kā teikt, veidojusies daudzu paudžu, gan manu vienaudžu, gan, kā teikt, manu pēcteču skolas dzīve. Un, protams, kāpnes, par kurām mēs dienā 100 reižu augšup un lejut staigājot, gājām uz klasēm, gājām uz kabinetiem, gājām uz skolas aktu zāli. Man ir tāda sajūta, ka mūsu skolēni, jāsaka, gan mūsu pilsētu, gan savu skolu, gan savus skolotājus atceras daudzi un palīdz, kur vien var. Par Ērika Šenvaldu taču nav ko šaubīties, jo viņš arī vidusskolu nobeidza Liepājā, vai ne? Mārtiņa Bergs, vai ne, tagad. Un
Man ir tā godīgi jāsaka, man tā liekas, ka mēs skolotāji, ja dzirdam, kad par mūsējiem kaut kur stāsta, kaut kur var kaut ko izlasīt, ka mēs viens otram piespēlējam pat žurnālus. Es esmu dzimis 10 gadus pēc kara, toties 10 gadus pēc kara nekas īpaši nebija mainījies. Bija dažām mājām parādījušies jumti, bet principā Priekule bija drupās, jo šeit bija Kurzemes cietokšņa robeža zona, no kuras atkāpās varbūt uz ziemeļiem vairāk Kurzemes cietokšņa aizstāvji, Vācu armija, latviešu leģionāri, un no dienvidu puses, no Lietuvas puses uzbruka padomju armija. Un tādējādi 6 lielajos uzbrukumos Priekule tika sašauta, viņas industrija iznīcināta, dzelzceļš uzspridzināts, ķieģeļceplis uzspridzināts, pienotava, kroks, skola, kādreizējā barona Korfu pilī. Tās visas bija drupas, un arī no baznīcas pāri bija palikušas tikai drupas, kas tanī laikā, kamēr es šeit gāju skolā, bija manu acu priekšā ar stārķa ligzdu torņa galā. Tā arī bija šī neparastā ainava, kurai, kā teikt, man pēc Latvijas neatkarības atgūšanas radās iespēja palīdzēt. Un tā palīdzība nāca gan piesaistot Baltijas vāciešu, kādreizējo Priekules, kā teikt, muižas īpašnieku von Korfu un dažādu citu baltvācu muižnieku ģimeņu līdzekļus. Un pēc tam, kad man jau, kā teikt, radās sadarbība ar Rīgas amatniecības vidusskolu, jeb tagad saukto Rīgas mākslas un mēdīju tehnikumu, šī baznīca bija manā sirdī pirmais objekts, kuru mēs ar Arvīdu Verzaskungu un viņa studentiem domājām, tas varētu būt lieliski, ka mēs studentiem varētu likt taisīt nevis razdubūrus un ķeblīšus, bet kaut ko tādu paliekošu. Baznīca no mūriem, kuriem tieši dienvidu pusē, no kurien šāva Krievu armija, bija visvairāk robu, visvairāk izdauzīti caurumi. Šī puse bija ļoti neciešamā izskatā, bet kā viņa ir tāda maza, neliela muižas baznīciņa, viņu nebija grūti atjaunot, un pirmie ziedojumi deva iespēju uzlikt jumtu tornim, uzlikt jumtu baznīcai un, protams, izkalt arī gaili, kas ir pašā, kā teikt, torņa galā. Un to arī palīdzēja viens tāds Kalējs Andersons. Un tā arī ir, ka tas Priekules dievnams, viņš tā šodien arī ir. Ne tikai draudzes, kāds ekskluzīvs cilvēku grupas dievnams, bet viss Priekules. Jo šeit, piemēram, notiek adventa koncerts visiem mūsu novada skolu muzikālajiem kolektīviem. Ja, kad tā var iedomāties, ka te ir pārpa 100 bērni, te sanāk tad pilns no turienes līdz pašam altārim. Tā ikgadēja tradīcija jau daudz gadu garumā ir. Un var teikt, ka bez priekulnieku pašu patriotisma un entuziasma nebūtu nekas cits radies. Var teikt, ka šeit iemiesojās tas priekulnieku vietējās zemes un arhitektūras un tradīciju un kultūras mīlestība, kuru viņi avansē katrai šādai celtnei, jo mazpilsētiņā pat arī katra celtne tiek uztverta kā savējā. Jo katrs cilvēks ir individuāli atbildīgs par to, lai viņa skola vienmēr būtu skaista, puķes apkoptas, lai pasts vai slimnīca vai dzelzceļa stacija vai kāda cita ēka būtu vienmēr, kā teikt, viņam vajadzīgajā brīdī palīdzīga un par rokai. Un tieši tāpēc viņš, kā teikt, velta tai visu savu uzmanību un savus rūpes. Tā ir tāda apusēja miedarbīga līdzatbildība par kultūru, par infrastruktūru, kuru nevar saukt tikai vien par mantojumu, bet tas ir mantojums, kas ir dzīvojošs šodienā.